Tā sākam preses konferenci saistībā ar jautājumu par ģenerāla prokurora iespējamo atlaišanu amata, ko šodien skatīja augstākās tiesas plēnums. Tātad 22. aprīlī es ierosināju pārbaudi par ģenerāla prokurora iespējamo atlaišanu amata saistībā ar trauksmes cēlāju ziņojumu par to, ka prokurors iespējams ir pārkāpis prokuratūras likuma 6. pantu, dodot krimināla lietu uzraugošajam prokuroram norādījumus, kas ir pretrunā ar prokurora pārliecību. Notika iepriekšējā tāda izmeklēšana, intervijas ar iesaistītajām personām, un pēc tam notika īpaši pilnvarota augstākās tiesas senatora veikta pārbaude, padziļināta pārbaude, kurā tika vērtēti šie visi apsvērumi pēc būtības. Un šodien plēnums tātad skatīja šī senatora, īpaši pilnvarotā senatora ziņojumu, atzinumu un pieņēma lēmumu. Tātad no uzklausīto personu iztaujāšanas izriet, ka ģenerāla prokuratūrā notikušas vairākas darba sanāksmes, 3 darba sanāksmes, ar mērķi diskutēt jautājumus par vienas konkrētas krimināla lietas virzību. Par to, ka ziņojumā minēto sanāksmu mērķis bijis tieši profesionāla diskusija, liecina gan tas, kādas personas piedalījās, gan arī aplūkoto jautājumu loks. Es nevaru komentēt konkrētus diskusijas jautājumus, konkrētu diskusijas saturu, jo runa ir par konkrētu joprojām skatīšanā procesā esošu kriminālu lietu, un šī informācija ir informācija, pēc cik tā ir izmeklēšanas noslēpuma saturoša informācija, ir valsts noslēpuma status. Bet diskusijas saturs arī liecina par to, ka diskutēts tika par juridiskiem jautājumiem, un ir bijušas personiska rakstura piezīmes, ko varētu tulkot arī kā personas aizskaršanu ar ad hominem argumentiem. Prokuratūra ir hierarhiska iestāde, tas ir noteikts likumā, un ģenerāla prokuroram ir vairāki likumiskie mehānismi, kā ietekmēt prokurora darbu. Tā ir skaitā dot norādījumu zemāk stāvošiem prokuroriem. Tas izriet no prokuratūras likuma 6. panta 4. daļas, kurš skan šādi. Amatā augstāks prokurors ir tiesīgs dot norādījumus vai pieņemt savā lietvedībā jebkuru lietu, bet nav tiesīgs dot norādījumus vai uzdot prokuroram veikt darbības pret viņa pārliecību. Pēc prokurora pieprasījuma norādījums noformējams rakstveidā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja tiek doti norādījumi, tiem ir jābūt skaidri noformulētiem, tie nedrīkst būt pretrunā ar likumu, un tie nedrīkst būt balstīti, tie nedrīkst būt patvaļīgi, respektīvi tie nedrīkst būt balstīti uz absolūti un acīm redzami aplamu likuma interpretāciju. Ja prokurors šaubās, vai norādījums ir tiesisks, viņš var prasīt to noformēt rakstveidā, lai viņam būtu iespēja sevi aizstāvēt gadījumā, ja tātad šis augstāka prokurora norādījums ir bijis pretiesisks. Konkrētajā gadījumā netika konstatēts, ka būtu doti norādījumi. Ir bijusi profesionāla diskusija. Tas izriet no visu sanāksmes dalībnieku teiktā. Un šajās diskusijās netika konstatēts, ka būtu izteikti personiski draudi, tā skaitā draudi karjerai, draudi labklājībai saistībā ar kaut kādām prokuroru piemaksu neizmaksāšanu un tam līdzīgi. Netika izteikti arī disciplināra atbildības draudi un netika arī konstatēts bosings, ar ko saprot sistemātisku cilvēka pazemošanu ar nolūku viņu psiholoģiski ietekmēt. Nav konstatēti arī priekšlikumi manipulēt ar lietas materiāliem pierādījumiem. Un nav konstatēti arī personiski ģenerāla prokurora motīvi. Visi sanāksmi dalībnieki apstiprināja to, ka diskusijas bija par profesionāliem jautājumiem un ar lietu saistītiem jautājumiem. Un domstarpības par juridisko interpretāciju ir ikviena jurista
normāla ikdiena. Diskusijas gaitā izskanēja 2 frāzes, kuras konkrēti bija norādītas trauksmes cēlāja ziņojumā, un kuras var uztvert kā personisku apvainojumu. Un viena frāze bija tikai idiots var tā uzskatīt, un kā tu skolu varēji pabeigt, respektīvi ar šādām zināšanām. Konkrētajā gadījumā var runāt par koleģiālo ētiku, neapšaubāmi, un tas arī norādīts ir pārbaudošā senatora atzinumā, ka runa ir ētiska rakstura, tātad koleģiālā savstarpējā ētika, taču pašas par sevi šīs frāzes nesasniedz to pakāpi, kurā ģenerāla prokurora var atbrīvot no amata. Jo ģenerāla prokurora atbrīvošana no amata ir saistīta ar ģenerāla prokurora ļoti augsto un viegli ietekmējamo politiski jūtīgo statusu. Un pārmetumam un ģenerāla prokurora pārkāpumam ir jābūt pietiekami nopietnam, lai viņu no šī amata varētu atbrīvot. Koleģiālas nesaskaņas kolēģu starpā pašas pa sevi nav šāds pamats. Un līdz ar to izvērtējot iesniedzēju ziņojumu un īpaši pilnvarotā senatora atzinumu, augstākās tiesas plēnums nolēma, ka nav pamata ģenerāla prokurora Juras Tukāna atbrīvošanai no amata. Tas ir mans īsais paziņojums, lūdzu jautājums. Labdien, es esmu žurnālists, Todika Krenvāra, Latvijas televīzijas programmas. Man ir jautājums, jūs teicāt, ka tās 2 frāzes izskanēja, un šīs frāzes nesasniedz pakāpi, lai ģenerāla prokurora varētu atbrīvot. Bet, kam būtu jābūt, kas būtu jāpasaka? Kur ir tā robeža, kur jūs pateiktu, jā, šeit ir tā robeža pārkāpta? Kā to noformulējāt jūs? To nav iespējams hipotētiski noformulēt. Ir jāvērtē katrs gadījums individuāli. Un, piemēram, ja cilvēks pasaka, vienkārši cilvēki diskutē un viens pasaka muļķības. Tas nozīmē otra cilvēka nosaukšanu pa muļķi būtībā. Jautājums, vai tas ir pietiekami vai nav pietiekami. Profesionālā diskusijā juristiem ļoti bieži gadās aiziet ļoti karstās diskusijās, tīpaši, kur runa ir par likuma interpretācijām. Un vienkārši jautājums, kā tu varēji pabeigt skolu, jā, tas ir aizvainojošs attiecīgai personai, bet tas nav tāds, par kuru var atbrīvot no amata. Jā, lūdzu. Kā personīgi žurnālists, Ilzi Jaunāks, vai tika vērtēts arī konkrēts fakts, ka konkrētā trauksmes cēlēja, tagad tas vairs nav noslēpums, Latvijas prokurori Jori Kirken ir atklājis, ka tā ir viņas veselības stāvoklis dodoties negaidīti šajā darba nespējā, vai arī šie bija fakti vai nebija fakti, kas tika izvērtēti. Un kopumā, vai ir ticis vērtēts arī no prokuratūras darba atstājušo prokuroru skaits pēdējā gadu laikā un iemesli? Par prokuratūras darbinieku skaita maiņām es neesmu informēts, to es nevaru komentēt, tas netika ņemts vērā, jo tāda informācija nebija lietas apstākļos un arī nebija norādīts trauksmes cēlāja ziņojumā konkrēti dati, konkrēti fakti. Par trauksmes cēlāja veselības stāvokli es nevaru sniegt komentārus. Tie ir personas dati, ko viņa tikai pati var sniegt, bet es varu teikt tā, ka atzinumā šis apstākļs ir vērtēts, ir minēts, bet es to nevaru paust publiski, jo tie ir viņas personas dati. Es gribēju palūgt, vai jūs varat pateikt, kāds bija balsojums? Balsojums piedalījās 30 senatori no 34, 4 ir attaisnotā prombūtnē, un tātad 29 balsoja par šo lēmumu un 1 atturējās. Jūs pats savu balsojumu neesat netos atklāt? Nē, tas ir slēgts balsojums, lai tā paliek. Man jautājums Jānis Vārstē, kāda ir tā, secinājums pēc šī vai šādas karstas diskusijas ir ok, ir pieņemama aizvainot arī varbūt sarunas biedri tādā netik skarbā šādā formā, vai tomēr mums ir arī signāls, ka varbūt ģenerāla prokuroram vajag kaut ko pamainīt savā attieksmē pret citiem cilvēkiem. Vai tas ir ok, vai tas ir, kāds ir tas gala secinājums? Atzinumā ir norādīts, ka tieši īpaši norādīts uz šo apstākli, ka tas ir ētikas jautājums,
kuram būtu arī jāpievērš uzmanība ģenerāla prokuroram savā darbībā. Tātad tas tomēr ir žests, kas Tas ir, jā. Viņam vajadzētu uzlabot komunikāciju. Jā. Tā to varētu lūkot. Jā. Vēl viens jautājums Ilzi Jaunauksnē Reiderē. Vai tika vērtēts arī fakts, ka konkrētā nodaļa, kurā strādā trauksmes cēlēja, par šo pārbaudas laiku ir tikus reorganizēta? Nē, šis apstākļus arī nebija mūsu uzmanības lokā, par to nebija informācijas. Un ne pati trauksmes cēlāja, nekāds cits no aptaujātajiem uz šo nenorādīja. Mēs skatām tikai to, kas ir lietas materiālos. Mēs nevaram paplašināt pētāmo, aplūkojamo jautājumu loku patvaļīgi. Mums jābalstās uz tiem faktiem, ko mums dod trauksmes cēlāja un pretējā puse, tātad ģenerāla prokurors. Vēl viens jautājums, vai tas nozīmē, ka konkurss tiek atjaunots uz ģenerāla prokurora amatu 10. jūnijā, ja nemaldos, 11. 11. jūnijā iepriekš nozīmēta sēde ar kandidātu uzklausīšanu, vai tas nozīmē, ka tas viss paliek spēkā un konkurss turpinās? Tas viss paliek spēkā, konkurss turpinās, jo 11. jūnijas ir pēdējā diena, kad mums jāvirza saskaņā ar likumu kandidāts uz Saeimu. Nav jautājumu. Jūs izskatāties vīlušies. Kā? Vīlušies. Jā. Es jau gribēju vēl jūs mazliet atsevišķi, tā kā es negribu visu izšāt. Jums jau ir vairāk informācijas. Atzinums būs publiski pieejams, bet cenzētā veidā no tā tiks izņemta visa informācija, kas attiec uz konkrēto kriminālu procesu, jo tur parādās arī ziņas, kas varētu būt traktēts kā izmeklēšanas noslēpums. Arī diskusijas, šo 3 diskusiju sarunu tēmas visas būs izņemtas ārā, jo tas var ietekmēt kriminālu lietas gaitu. Un tiks izņemta arī personiskā informācija, kas attiecas gan uz sanāksmes dalībniekiem, gan uz sūdzības iesnieguma iesniedzējas personiskajiem datiem. Labi, ja jautājumu vairāk nav, paldies! Lai veicas!